Šajā mēnesī komandai vien 2 spēles, viena mājas spēle jau aizvadīta, nākamā pēc nedēļas jau izbraukumā pret FK Rīga. Kā vērtēs šo izstiepto spēļu grafiku? Vai tavuprāt tas komandai nāk pa labu vai tieši pretēji pārāk daudz varat atslābt? Atslābt var jebkura komanda, jo šie pārtraukumi ir saistībā ar pasaules čempionāta gatavošanos, ir starptautiskie logi. Bet mums ir savs plāniņš un mēs pie tā strādājam. Tā kā, izskatās tā, ka šī novembra spēle mums bija veiksmīga līdz šim. Šodienas spēle iesākās visai gausi. Pirmie vārti tika gūti tikai 2. periodā, tie paši pretiniekiem, un jūs savus vārdus guvāt 3. perioda 3. minūtē, kam sekoja ļoti strauji vārtu birums. Kā skaidrosi gauso spēles sākumu un vidu, un kā var izskaidrot to pēkšņo vārtu birumu? Jā, es varu piekrist, ka spēles sākums bija ļoti gauss, taču jāatzīst, ka mēs centāmies spēlēt nedaudz citādāk nekā ierasts, un varbūt, ka mēs sākumā nevarējām pierast pie tā, līdz ar ko nenes vārtu guvums šis mūsu spēles stils, taču kaut kā prātām salauz spēli un periodā iemetām 6 golus un rezultāts ir sekmīgs. Spēles izskaņā guvi arī savus 100. punktu vīriešu virslīgā. Ilgi tev nāca tas 100. punkts, taču beidzot sekmīgi. Kā jūties? Paldies, jūtos ļoti labi. Komandas biedri jau vairākas spēles šosezon jau mani kņudināja par to, ka ir jābūt, un beidzot tas ir noticis. Paldies! Kā gatavojies šodienas spēlei, un vispār esi pieradis veikt kaut kādus īpašus rituālus pirms dodies laukumā? Īpaši rituāli nevarētu teikt, ka man ir. Man patīk klausīties mūziku, tā diezgan agresīvu, tas varētu būt viens no, taču pa dienu es vēl biju darbā. Tā kā tāda bija mana diena. Ir kāds īpašs izpildītājs, ko klausies? Nav īpaši neviens, ko klausos, bet ir diezgan agresīva mūzika. Paldies!